Esat sveicināti manā YouTube kanālā, mani sauc Veronika, un šodien mums būs izloze, kur daži dalībnieki tiks pie balviņām, kas piedalījās advents maratonā adīšanā. Liels paldies visiem, kas iesūtīja savus darbiņus. Jūs bijāt beigās ļoti daudz, jūs bijāt 64 dalībnieki, par ko esmu bez gala pateicīga un esmu ļoti priecīga, kad jūs piedalāties, kad jums interesēja, bija ļoti patīkami arī palasīt, ko jūs rakstat, tā kā būt tuvāk tajā momentā ar jums, jo citi diezgan detalizēti pastāstīja savus sajūtas un ko labi iemācījās, un tad arī beigās es pamanīju, ka bija tāds sadalījums, kas vairāk patika tieši cilvēkiem, un visvairāk cilvēkiem patika vai nu adīt dūrāņus, vai nu eglīšu rotājums. Tad šie divi adījumi visu laiku mainījās vietās, vai nu dūrāņi, vai nu eglīšu rotājums. Un tad mums gāja akal kamīnu zeķe jeb matulente. Daudziem kamīnu zeķe laikam īsti tā kā bija visgrūtāk uzadīt, jo bija lielāks gabals, vairāk bija jāda un daudzi tam neredzēja pielietojumu, bet beigās uzadīja, par ko man ir liels prieks, ka jūs visi saņēmāties un uzadījāt visus uzdevumus. Šogad, 2024. gadā, mums arī būs advents maratons adīšanā, un tad tas mums sanāks būs jau trešais pēc kārtas. Iepriekšējo gadu rīkojot, nebija domājusi, ka cilvēkiem būs tāda interese un patiks, un kad gaidīs jau nākošo, teiksim, adventi, jā. Mīļšos par to paldies. Šogad centīšos laicīgāk gatavoties tam un veidot video, bet redzēsim, jo arī 23. gadā es gribēju laicīgi gatavoties, bet kā jau vienmēr, nevienmēr sanāk laicīgi. Tā. Man ir jau sagatavots, man ir uzrakstīts saraksts, katra dalībnieka vārds, jeb, ja arī vārdiņš nebija minēts, tad bija minēts viņu ēpasts. Kopā esat 64 dalībnieki, balviņas mums ir 9. Šeit ir visu dalībnieku numurācija, jo es saliku numurāciju, tā man bija vieglāk, un es viņu sakratu, tā ka nekas neizkrīt. Un šeit man citā bļodiņā ir balviņas, kādu balviņu tad dalībnieks saņems. Visi dalībnieki, kas saņems balviņu, viņiem tiks aizsūtīti ēpasti, ka viņš ir laimējis konkrētu balvu. Visiem pārējiem dalībniekiem, kas nebūs laimējuši balviņu, jums būs pateicības ēpasts, kurā būs arī daži atlaižu kodiņi, kā tāds bonusiņš, ja nu jūs plānojat iepirkties. Jā, tā kā sākam. Un tad es ņemu un lozēju, kas tad mums tad būs par dalībnieku. Un dalībnieks varam vaļā numur 49. Numur 49 dalībnieks mums ir Iveta Viksne. Ceru, ka es pateicu pareizi jūsu vārdu un uzvārdu. Un jūs tiekat pie balviņas. Jūs tiekat pie balviņas marķierīši no Zumnits. Viņa jums uzdāvinās marķierīšu reklāmu komplektam. Tad es pierakstīšu, ko jūs laimējat, lai es nepazaudēju. Tā, nākošais dalībnieks mums ir numur 47, Laila Slotiņa, un jūs tiekat pie balviņas lielā projektu Soma, tātad, ko ir uzšuvusi mana mamma, apsveicu. Numur 21, Aija Zūle, un jūs laimējat
marķierīšus no Zoom Knits. Tālāk dalībnieks ar numuru 17 ir Santa Majore, un jūs laimējat kartiņas, tātad no Wrap in Wool būs skaistas ar radītāju tematiku kartiņas, kuras jūs varēsiet sev vai nu kā kolekcijā turēt, vai nu kādam uzdāvināt dāvaniņā. Tagad numurs 29. 29. Sarmīta Šeinovska, ceru, ka pareizi pateicu jūsu uzvārdu. Un jūs tiekat pie dāvanas mazā projekta somiņa, ko uzšūs mana mamma. Tad numurs 42. Sintija Petersone. Jūs tiekat pie dāvanas aksesuāri no Let's Knit, tātad trosīte un marķierīši. Tālāk mums iet numurs 53. Sanita Resne. Un tā mums cik te ir vēl 3 dāvanas. Jūs tiekat pie Lamana dzijas no Wrap in Wool veikala. Mana. Tālāk iet numurs 43. Santa Mickus. Tā, un jūs tiekat pie dāvans no Strong Street Knits. Viņa jums uzdāvinās zeķu dziju. Nu, un pēdējais dalībnieks. Numurs 64. Krista Zelenkova. Un jūs tiekat pie pēdējās dāvanas, kas man šeit ir. Tā ir zeķu dzija no Let's Knit. Liels paldies jums visiem, kas piedalījās. Visiem pārējiem dalībniekiem saņemsiet e-pastu ar atlaižu kodiņiem. Paldies ikvienam, kas piedalījās šai pasākumā un kad jums patika. Tiksimies ar jums nākošajā advents maratonā 2024, kur arī būs 4 svētdienas pēc kārtas, 4 adventes uzdevumi un, kas zina, varbūtās man sanāks sarunāt un atrast sponsorus vairāk balviņām, lai vairāk dalībnieki var tikt pie balviņām. Un vēl es šajā video pierreiz vēlējos atrādīt savas jaunās dzijas, kuras vai nu es iegādājos, vai nu man atsūtīja Lamana. Vēlos jums atrādīt, jo man gribās jau ar visām dzijām sākt adīt un katru kamoliņu jau aiztikt un man gribās ļoti padalīties. Dziju, ko iegādājos es, ir Drops Air un Brushed Alpaka Silk. Un šī ir jaunā krāsa no Drops Air numur, tagad pēkšņi neatradīšu, numur 26. Ļoti skaista krāsa, man patīk, un es iesāku jau adīt no viņas džempera Japāņu plecu. Un 6 kamoli man ir paņemti, domāju, man vajadzētu pietikt. Ar adatām numuru 5. Un otrā dzija ir Drops Brushed Alpaka Silk, arī viena no manām favorītu drops dzijām.
krāsu numur 4. No viņas plānoju, ja viss sanāks, realizēt jaciņu vienā pavedienā. Ar adatām numur 3,5 es domāju, vēlos tādu vieglu, gaisīgu, foršu jaciņu. Šie ir mani pirkumi. Paņēmu 5 kamolus, domāju, ka vajadzētu pietikt. Un tad man ir kaste, ko man atsūtīja Lamana. Tie, kas nezina, tad man ar Lamanu ir sadarbība, kur viņi man atsūta dzīvi tad, kad es pajautāju. Viņu dzīve Lamana Bergamo, man viņas ir uzadīta šalle un arī cepure. Un viņa ir patiešām maiga patīkama un viņa nekož vispār un viņa ir tāda pūciņa. Ļoti iesaku izmēģināt šo dzīvu. Un tad viņi man atsūtīja jaunu kasti, uzradās idejas, iedvesmu, ko es vēlētos uzadīt no tām dzījām, un tad es iegāju Lamanā, apskatīju viņu piedāvājumu, apskatīju, no kādām dzījām vēl neesmu adījusi, kādas viņiem ir krāsas, un tad es palūdzu šo visu no viņiem. Visam man ir idejas, bet, protams, kā jau vienmēr var kaut kas arī laikam ejot mainīties. Un tātad pirmais, ko es vēlos parādīt, ir Lamana Lima. Lamana Lima. Jā, man šodien, diemžēl, nav lielā gaisma pieslēgta, tāpēc es ļoti ceru, kā ir, tā ir. Lamana Lima, tas viņiem, man liekas, uzradās jaunums iepriekšējo gadu. Šeit mums ir merino zīds un baby alpaka. Tātad 50% vilna, jeb merino, 25% zīds un 25% alpaka, 200 grami uz 50 metriem. Nu, teikšu tā, ka pavadiens ir diezgan plāns, ir vai nu jā 2 diegos, vai kaut kas jāliek klāt, ja grib, teiksim, biezāks adats ņemt, vai nu ir jādara, teiksim, ar adatām numur 3, ar ko visticamāk arī plānoju es darīt, adīt ar adatām numur 3, jo pavadiens patiešām tāds paplāns. Un viņam kā komplektā es paņēmu Lamana Premija, kas mums ir 60% mohēra, superkid mohēra, tātad mazā. Un 40% zīds, 25 grami uz 300 metriem. Un krāsa ir 72 un 72, abiem diviem vienāda krāsa, saucās Cherry Blossom. Šāds salikums. Es viņus abus divus kopā nelikšu, bet viņi būs abi divi vienā adījumā. Ja jūs man sekojat, jūs atceraties droši vien, kad es biju adījusi sev džemperi polo, kur man bija strīpas gan ar gludo dziju, gan arī ar moherveidīgo dziju. No džempere man nācās atvadīties, jo tur bija nekvalitatīva, teiksim, tā kā dzija, kur vienā kamolā veidojās divas dažādas krāsas. Kaut kas tur, vai nu man bija vairāk kamola, vai nu partijas nebija vienādas un tirgoja atsevišķi, un man nepamanot izveidojās viņš tāds strīpains, kas man īsti neapmierināja, un viņš pēc mazgāšanas diezgan arī ļoti izstiepās, kas beigās man arī bija jūtums, man tas īsti neuzrunāja vairāk, un tad es vienkārši nevēlējos viņu vairāk lietot, bet es ļoti vēlējos tāda paša principā modelīti uzadīt sev pa jaunam. Īsti tagad es nezinu, vai tieši tā būs kā polo veida, vai tā būs ar apaļo kaklu. Vēl ir jāpadomā, no sākuma jāuzada paraudziņš, bet man viņš, lūk, plānos ir šādā salikumā adīt. Lima man ir 4 kamoli un Premija man ir 3 kamoli. Premija ir maiga, tā ņemot, turot, viņa ir diezgan maiga, patīkama. Cena viņai ir liela, ja cilvēki pērk, cena viņai ir liela. Es uzskatu, kamols maksā, tātad cena ir 12–14 eiro, manuprāt, tas ir padārgi priekš viena kamola, bet es viņu gribu uzadīt, iztestēt, izmēģināt, vai patiešām viņi to vērta, jo uz doto brīdi esmu mēģinājis tikai dažas mohēras, kas ir, protams, Dropskid Silk. Esmu arī no Lana Grossa Silk Hair mēģinājusi. Ir plānos iegādāties un pasūtīt no Knitting for Olive viņu mohēras dziju un izmēģināt arī Sandnes Garn mohēras dziju. Un esmu dzirdējusi arī labas atsauksmes no Phil Collan mohēra dzīs, ja es tagad neatceros uz viņu nosaukumu. Izmēģināt vēl viņas
Un tad varbūt tās kaut kādu uztaisīt kaut kādu salīdzināšanu starp šīm mohēras dzijām, lai redzētu to viņu atšķirību. Tagad rokās turot un vispār taustot, viņa ir maiga, patiešām diezgan maiga. Varbūt tāpēc, ka šeit ir 40% zīts, nevis 25, jeb 30, kā pārsvarā visur ir. Varbūt tāpēc viņa ir maigāka, ka šeit ir vairāk zīda iekšā. Nezinu, grūti spriest, darba laikā redzēsim. Tad otrā dzija, šī ir trešā dzija, kas man atnāca, ir Lamana Milano. Šī dzija viņiem jau ir kādu laiku. Šeit mums ir 90% merino vilna un 10% kašmirs, 25 grami uz 180 metriem. Lūk, šāds mazs kamoliņš. Pavadiens arī ir diezgan plāns. Visticamāk, ar numuru 3 adatām ir jāada ar viņu. Vienkārši vēlējos pamēģināt, jo es neesmu visu viņu dzīs izmēģinājis. Man vēl tur stāv dzīs, kuras es vēlēties no viņiem izmēģināt, un droši vien tās jau būs nākošajā reizē. Uztausti ļoti maiga, tāpēc, ka merino un kašmirs droši vien gribētu no viņas uzadīt vai nu arī cepurbīnī, jo viņiem metrāža pa lielam tāda pat kā man otrai Lamanai Como, vai nu šallīt man bija plānos. Un tad redzēsim, es domāju, kad tuvāk nāks laiks, es izdomāšu. Un tad vēl viena dzija, ko es palūdzu, ir Lamana Como Grande Tweed. Šeit mums ir 100% merino vilna un 50 grami uz 120 metriem. Šī viņiem ir diezgan, es teikšu tā, apjomīga dzija, jo viņiem ir arī Lamana Como Grande, man ir Como. Un viņa ir plāna, ja viņai ir 25 gramu kamols un arī uz kaut kādiem līdzīgi kā šeit. Tagad ir jāmalo, neatcerēšos. Jā, uz sienas viņa man arī nestāv. Un viņas ir diezgan plānas. Šī dzija ir diezgan bieza un vispār, cik ir tagad pēdējā laikā lietotas dzijas, kas ir tieši 50 grami uz 120 metriem, viņas visas ir plānākas. Šī ir diezgan pufīga. Es pat teikšu, ka viņa vairāk atbilst tā kā Drops Daisy, ja, uz 105 gramiem. Man tā gribētos teikt, tāpēc, ka pavadiens tik biez izskatās, kad var adīt. Šeit rāda adatas no 4,5 līdz 6,5. Nu, 6,5 droši vien, ka tad tur baigais puņķis sanāk, to es plānoju ņemt adatas numur 4 un uzadīt paraudziņu. Šis kopā man ir šīs dzijas 8 kamoli. Ir doma uzadīt džemperi, kādu man ir galvā, tad redzēsim, sākam paraudziņš jāuzada. Un krāsa ir 47T. Es no sākuma gribēju citu krāsu, kas saucās tā kā marble. Viņa ir tāda balta ar tam melniem krikumiņiem, bet tā krāsa viņiem tagad nav. Tad, nu, pelēku es negribēju ņemt, jo man pelēka jaka ir. Un tad man laikam kaut kā pagaidām iet tie toņi uz tiem tādiem maigiem, bēžīgi, pelēki, kaut kādi miksēti, kaut kas uz tādiem siltāki bišķiņu toņiem. Tas ir tagad uz doto mirkli, jo tieši tvīdveidīgiem viņiem baigā izvēle nav. Kā tikai divu veidu, man liekas, oranža, dzeltena, zaļa, zila, melna, tumši pelēka, tumši zila, nu tādas, teiksim. Nav liela izvēle tieši konkrēti Como Grande tvīds. Tāpēc es ņēmu kaut ko neitrālu, jo nekādu zaļu, zilu, dzeltenu man negribu un nevelku uz to pusi. Un melnu negribēju, un tumši pelēku arī negribēju. Tad, nu, kamēr es vēl šeit esmu, pierreiz parādīšu jums vienu no saviem gatavajiem darbiņiem, kuru es pabeidzu kādu laiku atpakaļ, izmazgāju, ieliku zeķu formētājā, ja bloķētājā, ja, kur viņš ieņem skaistu formu un izžuva. Šī dzija man ir Katija Concept by Katija. Tātad zeķes uzadījās no Concept by Katija Lumija. Ja, lūk, man ir cits kamols blakām, jo, protams, ka es visu esmu aizmiršus no galvas. 150 gramus 400 metriem. Šī skaitās seškārtīgā dzija. Seškārtīgā, jā. Adiju ar adatām numur 3, 75 merino, 25 poliamīds. Man ļoti patīk, kā izskatās uz kājas. Un es nezinu tagad, cik man izgāja grami, bet man izgāja apmēram puskamols no šī. Tā kā man mierīgi sanāk, es domāju, vēl viena mazāk izmēra zeķe.
plānoju uzvadīt laikam, kad meitei nedaudz vēlāk. Ļoti patīk rezultāts. Uz doto mirkli konkrēti šī zeķīte man pagaidām ies pie visām pārējām zeķītēm, jo es tagad vienu pāru nēsāju no Lamana Merida, un tagad adu vēl vienu pāru, kas ir tāda vilna dzija, ko es rādīju iepriekšējā vlogā, un tās es plānoju nēsāt arī pa mājām, un tad visas pārējās zeķes, ko es adu, tās man ies manā krājumā, uz doto mirkli, ja, tad jau tālāk redzēsim. Labi, paldies, ka jūs bijāt ar manīm. Jā, man virsū ir pērle, man liekas, ka jaku pērle es tā īsti neesmu nevienā vlogā vilkusi, tad, nu, lūk, man viņa ir virsū. Ja jums interesē un jums patīk šāda veida jaka, man arī ir viņai apraksts. Apraksts atradīsiet mājaslapā. Paldies visiem, kas noskatījās šo video, un paldies visiem dalībniekiem. Man ļoti daudz cilvēku prasīja, vai būs kāds slideshows vai kaut kāds video, kur var redzēt visu dalībnieku darbiņus. Šajā video es jums to nesolu, tāpēc, ka jūs esat ļoti daudz, un tas tāds uztaisīts slideshow ar video bildēm ir diezgan liels darbiņš. Es apsolu, ka es viņu uztaisīšu, kad tuvākajā mēneša laikā video ar visiem jūsu darbiņiem iznāks, un jūs varēsiet visi apskatīt dalībnieku darbiņus un varbūt sajust to saiti, kad jūs tajā momentā bijāt kopā un visus uzdevumus pildījāt kopā. Tad paldies un līdz nākošai reizei. Atā!